It's your boys are back. Yeah, boy. Nu ko, mani mīļā kriminālā un paranormālā fani. Šodien būs kārtējs, ne ļoti vieglais un es pat teiktu ļoti smagais stāsts par kādu vienu vai varbūt vairākām pazaudētajām dzīvībām. Šitie šeit pacani baigi krutie. Es domāju, ja es vēl neesmu nospiedis like un subscribe, man tas ir tagad jāizdara. Nu, izdarījām. Pamasturbēt, skatoties pogulī, arī neizmirsti. Jā, nice. Nu, normāli. Jā, es ļoti gaidīju, kad viņi atgriezīsies. A tu? Pohuj, viedokļa nav. Stāsts sāksies ar to, ka vienas noteiktas valsts psihologu un psihiatru kaut kādās asociācijās šis gadījums tika ļoti cieši un precīzi izskatīts un tika liktas aizdomas uz to, ka iespējams pat tiks izveidota, izdomāta jauna diagnoze diemžēl pateicoties šim gadījumam. Tad sanāk, būtībā psihiatri, psihologi, visi terapeiti saskaroties ar šo notikumu, bez maz vai izveidoja jaunu diagnozi. Nu, ne tā kā bez maz izveidoja jaunu diagnozi, bet izskatīja to no tādas puses, no kuras nekad neviens neizskatīja. Jo ļoti grūti bija pamatot un izskaidrot, kāpēc vispār tas notika. Jo ja kādreiz mēs kaut kādos stāstos vairāk un ciešāk runājām par motīviem, par iemesliem, tad šeit tādu uzreiz jums saku, nav un nebūs. Stāsts sākas ar to, ka vienā gaišajā dienas laikā kāda sieviete diezgan gados meklēja savu bērnu. Jo tās kaut kādu neizprotamu iemeslu dēļ nebija atrodams. Tajos laikos, atceramies, gadus es nesaucu. Tāpat kā lokācijas un visu pārējo. Tajos gados diezgan agrā vecumā bija pieņemts, ka bērni var brīvi spēlēties laukā, ārā, vienalga kur, un ne tā kā kādreiz kaut kas baigi notiktu līdz ar to. Ja? Tas nav kā mūsdienās, kad odiņš iekoš un bērns pie psihologa ir jāver tāpēc. Ja? Un tā, arī gluži tā tas nebija to. Tomēr, kādu ilgāku laiku 4-gadīgs bērns mājās neparādījās. Lūk, bērna nav, māte viņu meklē. Viņa tagad ir policijā ieradusies, ja? Nē, viņa vienkārši gāja viņu meklēt. Cik ilgi viņš ir pazudis? Kaut kādu dienu. Pieņemsim, ka izgāja no rīta un tagad ir vakars. Ja jūs gaidat to, ka es pastāstīšu, ka viņu tā arī neatrada, atrada. Tajā pašā vakarā. Tam pēc diezgan neilgiem meklējumiem. Un, protams, diemžēl mirušu. Nāves iemeslu uz to brīdi skaidri nebija. Viņš bija pilnīgi vesels. Viņam nebija nekādu durtu, griestu vai jebkādu citu brūču. Nebija tādu acīm redzamu lūzumu. Jeb citiem vārdiem sakot, nekādu traumatisku pēdu uz ķermeņa pēc pirmā iespēja redzams nebija. Tika izsaukta policija, visi dienesti diezgan ātri, kaut kā pat pārsteidzoši ātri. Policija to norakstīja uz nelaimes gadījumu. Bet kāds ir nāves pamatojums? Uz doto brīdi nevienam tas nav zināms. Vienkārši miris bērns. Jā. Padomāja, tā gadījās. Varbūt kaut kas notika, varbūt vēl kaut kas. Citreiz traumas tiešām arī var būt nemanāmas. Ja? Nerunājot arī par kaut kādu pēkšņu varbūt saslimšanu. Ja? Protams, tā bija traģēdija. Protams, māte sēroja un neviens īsti nevarēja izprast, kas kā un kāpēc, bet kaut kā tas tika pieņemts. Pieņemts, ka tā sanāca nelaimes gadījums, ko ta policija, vai ta policija, neizmeklēs to visu dziļāk, ciešāk un tā tālāk. Protams, ja policija, citiem vārdiem sakot, saka, ka tas ir nelaimes gadījums, tad tas ir nelaimes gadījums. Pagāja kāds laiks,
ļoti neilgs, pāris dienas burtiski. Un tā māte serojot, kaut ko darīja ārā pie mājas. Pie viņas piegāja kāda meitenīte, kas arī bija vietējā, arī spēlējās tur pāri un pajautāja, kur tad ir puika. Un vai viņš negribēšot iet ārā, pastaigāties kopā ar viņu, ar to meitenīti. Un tā, uz ko māte atkal sākdama raudāt, maigi izskaidroja meitei, ka puikas diemžēl vairs nav. Un Pahodu zinu. Tā ir sanācis. Es tagad uzlikšu pīkstuli, vienkārši es visiem paziņoju, bet būtībā ir šī te stāstā galvenā antagoniste. Paldies! Tikai uzliec pīkstuli. Es uzlikšu pīkstuli. Māte kā varēja maigi izskaidroja viņai, ka ir sanācis šis negadījums, ka puika ir miris, un tāpēc arī vairs neko. Sekojoši meitenīte kā varēja tiešām izrādīja, tā kā līdzjūtību, izteica līdzjūtību mātei, ka viņa ir ļoti žēl, ka tā ir sanācis, un tā arī tā diena beidzās. Dzīve gāja uz priekšu. Ja vien neviens maziņš bet. Pēc neilga laika tika atrasts vēl viens jau 3-gadīgs puika miris. Šeit, protams, policija jau diezgan vērīgāk izturējās pret šo atgadījumu un palika skaidrs, ka diez vai tā ir sakritība un te pēkšņi to 4-gadīgs, to 3-gadīgs puika mirst no nekā. No kaut kāda mistiskā negadījuma. Tomēr tika konstatēts, ka abi viņi bija nožņaukti. Policija pats galvenais nebija nemazākās aizdomas, kas to varētu būt izdarījis, kas ir spējīgs uz tik brutālu vardarbību, nogalinot tik mazus bērnus. Taču viņu uzmanību pievērsa viena ne ļoti uzskatāma detaļa. Vidal? Leitors? Pirmkārt, tavu viedokli te neviens neprasīja šajā situācijā. Otrkārt, atļauj man lūdzu mierīgi skatīties raidījumu. Nevis uz katru, laitoru būtu, ahuji vaģstājot, kā tas būtu pirmais un vislielākais paranormāls tavā laifā. Pohuj man par to laitoru klausies. Es jau tev atvainojos. Viena meitenīte, kura gribēja pārāk regulāri iet uz tām vietām. Uz kādām vietām? Kur bija atrasti ķermeņi. Bet vai tad tur nebija tā, ka viņi nostučīja nejauši? Es to pagaidām, turu noslēpumā. Sapratu. Pitūks, Sapratu. Pēc kā, secīgi, protams, viņi arī nopratināja to meitenīti. Tā pati meitenīte, par kuru es teicu, kas bija atnākusi pie tās mātes un pajautājusi, vai 4-gadīgs puika, vārdus mēs nesaucam, nenāks ārā. Policija rādās ļoti nopietnas aizdomas, taču uzskatīt, ka šeit jau es drusku atklāšu 11-gadīga meitene būtu spējīga uz kaut ko tādu. Ļoti diez vai, tāpēc, ka viņai nav ne motīva, nekā cita. Laiks gāja. Šīs lietas centās izmeklēt. Protams, meitenīti paturēja prātā, skatījās uz viņu kā uz aizdomās turamo, taču nekādu faktu tur īsti tā kā baigi daudz nebija. Un kādas bija meitenītes liecības policijā? Pie tā mēs nonāksim. Meiteni kārtējo reizi pēc reizes prātināja. Kaut ko viņa teica, kaut ko viņa tā kā, acīm redzami meloja, taču ar to visu policija, negluži pietika. Lēnu garu arī sāka palikt skaidrs, ka, meitenes uzvedība šajā te nopratināšanā, cik es saprotu, ir visai dīvaina, jebkurā gadījumā tieši tā, jā. Un viss gāja diezgan raiti, līdz policija saprata, ka ir jānopratina šīs meitenes draudzene. Aha. Bet vai tad tur nebija tā, ka viņas draudzene nostučīja nejauši? Es to pagaidām, turu noslēpumā. Sapratu. Un draudzene atklāja vienu tādu būtisku detaļiņu. Detaļiņa ir tāda, ka tā pati 11-gadīgā meitene
ne tā kā runāja par to, bet burtiski lepojās par to, ka viņa mierīgi, bez jūtām ir nožņaugusi 2 ļoti mazus bērnus. Un tagad ir pats galvenais jautājums, kāpēc un par ko? Atbilde uz to nav skaidra vēl joprojām. Ja mēs atsaucamies uz to, ko viņa pati teica gan psihologiem, gan psihiatriem, gan policijai, es vienkārši gribēju redzēt, kas būs. Tas arī ir viss šajā stāstā. Uzreiz palika skaidrs, ka tā ir viņa. Viņa tika apsūdzēta. Pats galvenais, ka viņas identitāte tika slēpta un tiek slēpta vēl joprojām. Uz doto brīdi viņa ir brīvībā, viņa dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, viņa ir meita, kuras identitāte arī tiek turēta noslēpumā. Un visa šī jēzga ar psiholoģiju, tur ar visam tām asociācijām bija aktuāla līdz vienam noteiktam brīdim. Tad, kad tika ļoti nopietni pratināti meitenes vecāki. Pēc meitenes vecāku pratināšanas atkārtoti tika nopratināta arī viņa pati vēlreiz. No kā mēs izspriežam, ka meitenītes māte bija prostitūta. Jā, es to faktu nezināju. Ka meitenītes mājās regulāra vardarbība bija norma, emocionāla noniecināšana un tā. Un visu, ko es jums, draugi, līdz ar to vēlos pateikt, cik ļoti mēs necenstos atrast motīvus tai vai citādai slepkavībai vai jebkādam citam noziegumam, parasti saknē sēž viens. Tad, kad es tiešām izčekoju ļoti daudz keisus, ar kaut kādām lietām, ko es pats ļoti gribēju, par ko es gribēju runāt mūsu šitajā rubrikā, es sapratu, ka es visu laiku atduros pret vienu un to pašu. Ja tu paroc dziļāk. Tas ir noniecināšana no vecāku puses, no brāļu māsu puses, skolotāju vai vienalga kā puses bērnībā, pēc kā bērns par ko mēs šeit runājam. Tātad, draugi, miniet, kas šīs bija par stāstu, rakstiet komentāros, tālāk būs tikai krūtāk, un pie šī solījuma mēs pieturamies. Kā arī atgādināšu tiem, kuri vēlas papildinājumu šīm mūsu epizodēm, dodieties uz mūsu Patreonu, tur apakšā, kļūstiet par mūsu abonementu un skatieties, kā mēs mēģinām ar Spiritbox palīdzību sazināties jau ar aizgājušiem vai nu slepkavām, vai nu viņu upuriem, bet saistībā ar to, par ko mēs runājam šīs dienas un visos iepriekšējos mūsu stāstos. Mēs esam šeit. Короче, draugi, jebать, te tāds setups. Mums kur ir kamera, tur ir kamera, kur ir eļļas lampa, kur ir pagātnes atbalsts, kur ir... Sākumā nesapratu, pēc tam sapratu. Gaisma, kur ir krasavčiks, kur ir... Back to the video. Kur interesanti palika? Ot es redzu vienu pociku. Es redzu otru. Kur palika tas mazais alkatīgais, kuram nauda patika visu laiku?